Sveiki visiem! Esmu Ernests Ozoliņš un šodien jums ar prieku pastāstīšu, ko esam betona tehniskās komitejas betona ilgtspēja komitejā tātad padarījuši pa šo pēdējo gadu. Bet pirms ķeros pie lietas, gribēju nedaudz pašu lielo izaicinājumu nedaudz ieskicēt, kāpēc vispār tika izveidot šī te komiteja. Un tas izaicinājums ir samazināt CO2 emisijas, lai primāri tātad sasniegtu šos te Eiropas Savienībā nospraustos mērķus. Un tad sākumā par to, kā tad mums ir veicies līdz šim, tad līdz šim, ja mēs skatāmies, tad kopš 17. gada esam būtiski jau spējuši samazināt emisijas, taču, kā redzam, šī te sarkanā līkne grafikā, tad līdz 2030. gada mērķim mums ir tāls ceļš ejams. Tas, kas šajā grafikā ir attēlots, tās ir Eiropas Savienības kopējās emisijas, iekļaujot pilnīgi visas industrijas. Taču arī Eiropas Savienības ziņojumā ir norādīts, ka būvniecība sastāda ap 20% no kopējām emisijām. Ko tas mums nozīmē? Tātad šī zilā raustītā līnija grafikā norāda, ka ja mēs papildus iniciatīvas CO2 samazināšanā neveiksim, tad 30. gadā mēs nesasniegsim nospraustos mērķus. Ko tas mums nozīmē? Tas mums nozīmē, ka nākotnē būs arvien vairāk un vairāk prasības pēc emisiju samazināšanas. Un šeit gribēju attēlot to, kā patreiz Zviedrijā ir paredzēts, ka būvniecībā paaugstināsies šīs emisiju samazināšanas prasības. Un tas, ko mēs varam sagaidīt Latvijā un arī Baltijas valstīs, noteikti tas, ka pēc kāda brīža mums arī būs būtiski jāspēj samazināt emisijas. Kas no šī izriet? No šī izriet, ka daudzi uzņēmumi savus produktus pozicionē kā zaļus vai ilgtspējīgus bez pamatojuma, ka tas tiešām ir zaļš. Šeit izgriezums no viena uzņēmuma mājaslapas, kur ir ilgtspējas sadaļā norādīts, ka viņi tātad savos produktos izvēlas izmantot izēju materiālus, kuriem ir produktu vides deklarācijas, un viņi pēc tam norāda, ka ja produktam ir vides deklarācija, tad tas produkts ir ar zemu ietekmi uz vidi. Taču tā nebūtu nav. Produktam var būt vides deklarācija, bet produkts var būt ar sliktu vai augstu ietekmi uz vidi. Un tāpēc arī radās jautājums, kāds ir ar betonu, vai kas ir zaļš betons, vai mēs tādu spējam saražot, un kā tad novērtēt, kurš piedāvātais betons tad ir zaļš vai zaļāks. Un līdz ar to top tātad Latvijas Betona Savienības tehniskās vadlīnijas numur 1, kas ir tātad betona CO2 nospiedumu klasifikācija. Šīs vadlīnijas tiks publicētas nākamā gada pirmajos mēnešos, bet prezentācijās jau ieskicēšu, kādi ir mūsu secinājumi un veikumi. Par pašu komiteju. Tad komiteju izveidojām šī gada aprīlī, un tajā ir pārstāvēti dažādi nozares eksperti no Latvijas lielākajiem betona produktu ražotājiem, universitātēm, projektētājiem. Un komitejā tikāmies 1 līdz 2 reizes mēnesī kopš darba uzsākšanas. Par komitejas mērķiem šim gadam, tad mērķis ir izstrādāt CO2 gāzu emisiju
vidējā līmeņa un samazināšanas līmeņa noteikšanas metodiku Latvijā ražotam betonam, un arī izstrādāt sistēmu betona ar samazinātu CO2 emisiju klasifikācijai Latvijā. Tātad ar šo klasifikāciju mēs spēsim noteikt, kurš betons ir zaļš, kurš ir zaļāks un kurš ir ļoti zaļš. Par to metodoloģiju, kā tad mēs darbojāmies. Lai vispār saprastu, kā virzīties uz priekšu, mēs sākumā iepazināmies ar kolēģu veikumu, tātad ar Zviedru klimata betonu vadlīnijām, ar Somijas zema CO2 klasifikāciju un ar Norvēģijas zema emisiju betonu vadlīnijām. Iepazīstoties ar šiem dokumentiem, mēs secinājām, ka Somijas betonu vadlīnijas mums tā visvairāk saskana ar mūsu domāšanu, tāpēc uz to tās bāzes tad arī mēs savu pieeju veidojām šīm te vadlīnijām. Tad, lai sāktu virzītos uz priekšu, mēs definējām references betonu sastāvus. Tika identificēti sākumā tātad 20 sastāvi, kas tika sadalīti 3 grupās. Parastais betons, salisturīgais betons un salisturīgais betons ar salisturīgām pildvielām. Un papildus definējām tātad references betona cementu, kas ir tātad Švenka CEM1 cements no Brocēniem. Kā tika veikti paši CO2 aprēķini? Tad aprēķini tika veikti pēc vienota Eiropas standarta, kas ir produktu vides deklarācijas izstrādāšanas aktuālais standarts. Šajā te standartā tiek apskatītas dažādas produktu dzīves cikla daļas, kā produkta daļa, būvniecības daļa, izmantošanas daļa un pēc tam arī paša produkta dzīves beigu daļa. Aprēķinos mēs iekļāvām tikai produkta daļu, kas ir tātad sadaļas A1 līdz A3, kurās tātad A1 ir emisijas no izējmateriāliem, A2 ir emisijas no izējmateriālu transporta līdz ražotnei, un A3 ir emisijas no pašā betona ražošanas procesa. Gribu uzsvērt, ka aprēķinos nav iekļauta dzīves cikla sadaļa A4, kas ir gatavā produkcija transportēts klientam. Tālāk, lai veiktu aprēķinus, mēs definējām pašus izmantotos izējmateriālus un to emisiju faktorus, transporta veidus un to emisiju faktorus, kā arī patērētos transporta kilometrus. Un, protams, arī dažādas citus CO2 emisiju ietekmējušas faktorus. Par izvēlētajām references betona sastāviem. Tad šeit izvēlējos 3 populārus betona sastāvus, kas ir iekļauti arī šajās te 20. Un tad, lai nodefinētu, kāds tad ir šīs te betona sastāvs, tad mēs tabulā salikām tātad, cik ir izvēlētie cementa kilogrami uz kubikmetru betonu, kāda ir ūdens cementa attiecība, kādām vides klasēm konkrētais betons atbilst. Un arī tātad norādām, ka smilts un rupjās pildvielas attiecība vienmēr šajos aprēķinos tiek pieņemta kā 1:1. Un arī plastifikators ir 0,85% no cementa kopējā apjoma. Lai dotu priekšstatu par to, kur betonā visvairāk rodas šīs CO2 emisijas, tad, piemēram, paņēmu C3037 references betonu, kur tātad betonam kopā ir 276 kg CO2 emisijas uz kubikmetru betonu, taču, kā mēs redzam arī grafikā, tad 90% no šīm emisijām ir tieši A1 sadaļā, kas ir izējmateriāli, un tikai 9% ir no izējmateriāla transporta, un 1% no kopējām betona emisijām ir radies ražošanas procesa laikā. Ja mēs
detalizētāk paskatāmies, kas tad no izējuma materiāliem ir tas, kas rada tās emisijas, tad references betonam C3037 cements rada gandrīz 94% no visām izēju materiālu emisijām, un rupjā pildvielas, milts un betona piedevas kopā rada tikai šos 6%. Tad jau vērsim pie ragiem mūsu izvēlētie betona sastāvi un to references CO2 emisijas. Tas, ko mēs šeit redzam, tā tad ir visi betona sastāvi, kā arī to CO2 samazināšanas līmeņi, kuri šeit tabulā norādīti kā LRB, kas nozīmē Latvijas references betons. Un tātad, ja mēs skatāmies uz LRB 90%, tas nozīmē, ka tas ir betons ar 10% samazinājumu emisijām salīdzinājumā ar references betonu. Tas, kas noteikti jāņem vērā, ir izmantojot šo tabulu, ir jāapzinās, ka ejot ar vien augstāk un augstāk šajos te CO2 samazināšanas līmeņos, nevienmēr būs iespējams sasniegt visas vides klases. Attiecīgi, pirms izvēlās kādu no šiem te samazinājuma līmeņiem, tad obligāti jākonsultējās ar betona speciālistiem, lai nebūtu tā, ka ir izvēlēta kāda ļoti augsta samazinājuma klase, bet tas fiziski nav iespējams sasniegt šīs te ārējas iedarbības klašu prasības. Vēl betona savienībā mēs diskutējam par to, cik viegli vai grūti šos te līmeņus ir sasniegt. Un mūsu ieskatos diezgan viegli ir sasniedzami references līmenis, 10 līdz 30% samazinājuma līmeņi, bet jebkurā gadījumā, ja kāds arī nākotnē vēl specificēt šos te samazinājuma līmeņus, tad noteikti sākumā ir jākonsultējas ar betona piegādātāju, lai pārliecinātos, ka tiešām tāds betons būs pieejams. Tad par līmeņiem, kas ir 40 un 50% samazinājums, tad šādu līmeni mēs komitejā uzskatām, ka to spēja sasniegt retais betona piegādātājs, tāpēc šādus samazinājumu līmeņus noteikti sākumā ir jākonsultējās ar betona piegādātāju un tikai pēc tam jāspecificē kādā no projektiem. Un 60% samazinājumu mēs pagaidām uzskatām komitejā, ka tas ir ļoti sarežģīts sasniedzams un būtu piemērojams tikai unikālos projektos. Tad vēl, ko mēs komitejā papildus ieviesām, ir šāda indikatīva tabula, kas tātad parāda indikācijas, kā mainītos potenciāli betona CO2 emisijas, ja mēs pamainām dažus no betona īpašību faktoriem. Piemēram, ja mēs palielinām pildvielas izmēru no 16 līdz 32 mm, tad potenciāli būtu iespējams CO2 samazinājums par 10 līdz 15 kg uz kubikmetru. Tajā pašā laikā, ja mēs, piemēram, palielinām specifikācijā norādīto stiprības sasniegšanas vecumu betonam no 28 uz 90 dienām, tad ir augsts potenciāls spēt samazināt emisijas par 15 līdz 30 kg. Un tas arī viss. Paldies par uzmanību.